sievietei nevar noliegt. Viņa ir cikli, kuriem viņa iet cauri, un viņa Jā, ir hormonāli atkarīga un izpaužas attiecīgi. jā. Līdz tam brīdim, kad iestājas menopauze un viņa kļūst stabili priekš nākamajām paudzēm, Mm. tad vīrieša uzdevums pa lielam savienībā būtu daļai citreiz kā tāda tēva lomu ieņemt un turēt Vīrietis, grožus. vīrietis vienmēr ir tas, kas uzliek rāmis un principus visam. Vīrietis ir tas, kurš pasaka, mēs ejam tur, vienalga, kā tur domā šodien vai nedomā, mums ir jāiet uz turieni. Un te ir tas svarīgais moments, vai sieviete ir gatava klausīt. Jā, viņa var tur paniķoties, paraudāt, nezinu, pagražoties, vēl kaut ko, bet gala rezultātā viss ir iekš tā, vai viņi pēc tam paklaus tam vīrietim vai nepaklaus. Ja? Vīrietis, protams, viņš var mēģināt nomierināt tur sievieti, ja? Bet, ja viņš redz pie katra kaut kāda pagrieziena, kur mēs ejam pa ceļam, ir jāmierina sieviete, ja? Tad viņš saprot, bļāviens, ka man vieglāk ir vienam iet uz turieni, nevis katru reizi mierināt visu laiku kādu. Un te parādās tas moments, tā kā jūs sagājāt kopā, ko tad jūs izvēlējāties priekš savas dzīves? Vai jūs sapratāt, priekš kam jūs ejat kopā?